jau tradicionāli jārunāsim tādas divās, trīs daļās, ja es sāku tādu vispārīgām lietām, ja, kas varbūt jau cilvēkiem, kas strādā ilgus gadus, jau atkārtoti klausās, bet, vēlreiz varbūt ir kaut kādas lietas, ko vērts vienkārši saprast līdz galam, ja, tādas vispārīgas lietas, un tad vairāk jau droši kaut kādām izmaiņām, kas šajā sezonā tieši varbūt saistās, jo jūs arī nekas vēl ir kaut kāda procesā, un tāpēc mēs arī atlikām to semināru, gribējām sagaidīt, bet nesagaidījām. Ja? Un šodien skatījos, ja, kad ir, teiksim, par tām nodrošinājumiem, ja, vēl diskusijas, ja, vēl tieši līdz, ja nemaldos, februāra beigām ir gala lēmums, bet es stāstīšu jau tā kā cerot, ja, kad tomēr tas kabinets to lēmumu pieņems, ja, un kad tā varētu palikt, ja, bet, protams, ja, dažādas situācijas ir. Proti, likuma maiņa, inventarizācija jau tā kā likumā ir, bet ir kaut kādas, protams, ir kaut kādas lietas, kas visu laiku procesā, un tāpēc arī tās vērts tā kā pārunāt, vai arī no jums saņemt, ja, to atgrieznisko saiti arī, kā minējis, es tajā padomē un valdē, ja, kā es gribētu, ja, vismaz, ka šis seminārs nav tikai jau stāstu, ka tā ir un tā vajag, bet jūs droši varat pateikt arī kaut kādas jūsu idejas, ko es varu atkal izmantot un teikt, kur mēs bijām seminārā un cilvēki no biznesa uzņēmēji, nodokļu maksātāji satraukušies par šādām lietām, kaut kas nav skaidrs vai kaut ko vajadzētu mainīt, tad arī būtu jauki, ja jūs, vai arī kaut kādas lietas, ko mēs strādāsim, kas strādājas, ok, jā, tas ir labi, tā vajadzētu varbūt citās lietās, jā, bet protams, tas diskutēts.